Mans mīļākais moments podkastā ir tas moments, kad noliek telefonu un Endija, čau! Čau! Pagaidiet, mēs vēl neesam sākuši. Vai sākam? Mēs kā vienmēr sākam, ja? Kā to iebās? Mēs sākām vai nesākām, Muldi? Viss ir. Tā, tulītās. Saštēlē to savu miķi. Jā, bet šitā. Nu, ko tas moments, kad var nolikt telefonu, pagriezties pret savu viesi, pateikt čau, aizmirst par visu apkārtēju informāciju un tikai visu uzmanību novērst savam mīļākajam viesim. Un šodien mums ir Endija Kalniņa vai pseidonims Kalendija. Man prieks tevi redzēt. Čau, čau. Nu, čau, man prieks šeit būt. Mans podcasts saucās Biznes bez nosaukuma. Un šodien tieši priekš šī podkasta ir super aktuāla tēma. Kāpēc saturs ir galvenais biznesa instruments 2025. Gadam? Un mums ir tieši Endija šodien aicinātā kā viesis, jo viņa ir viena no līderiem influenceru tirgu, vai kā var pateikt. Viņa ir savs slēgtais kanāls, kur viņa apmāca par ļoti mazu naudu. Viņa apmāca kā montēt un kā veidot saturu, uz ko likt akcentus un tāda ļoti viegla formā. Tā kā hobiju var teikt, jā, līmenī. Nevienu viņi nesaka, kā tev jābūt uzreiz blogeriem vai nezinu, iet mēdījos ar šīm zināšanām, bet man liekas, ka montēt un veidot saturu jāmāk visiem. Nu, mūsdienās tā ir, jā. Jo, es arī, ja tu iesāku runāt par manu kanālu, pagaidām tas viss ir pirmais mēnesis tikai. Protams, ka es sāku... Ko tu saki? Es zinu, ka tev patīk. Man patīk, tāpēc, ka man arī patīk, ka manas meitenes, kas jau tur ir, viņas reāli iesaistās, viņas pilda savus mājas darbus. Viņām interesē tas, ko es viņām stāstu, un arī es redzu to, ka ir arī foršas atsauksmes no viņām, kad ir noderīgi. Nu, tā kā no tādiem pamatiem, un tad jau mēs pamazām ejam tālāk jau uz priekšu. Superīgi. Bet es gribu, lai mums ir konkrēta struktūra kanālam, tāpēc, ka mēs augam, tas ar citu ir 8. podcasts, 7. mēs vēl ieliksim šodien. Ar Uldies, ap citu, kurš mūs filmē šajā burvīgajā studijā, saucas Dark Room. Un iepriekšējā podkastā, kurš nav klausies, ļoti vērtīgs, kā var noklausīties, ja viņš nav ieliks. Ļoti vērtīgs atlaižu kodiņš, kurš dod 50%, vai es varētu teikt, labi, nekas. Skatāties, meklējiet, tur 50% pirmā jūsu podkastam, atradīsiet. Bet tagad atgriežamies pie šī podkasta, nevis par iepriekšēju runāsim. Un es gribu pirmkārt pateikt, ka Endija tiešām milzīga pieredze, un es gribu dzirdēt reāli pirmsākumus. Es gribu salīdzināt bišķiņ pat vispār aizvesturiskajā vēsturē aiziet, kur vispār nebija Instagrama, bet, tā kā pa bišķiņiem. Iedomāsimies ar Endiju, ko mēs darītu bez Instagrama, kā mēs tirgotu. Pēc tam Endija pastāstīs par to, kā viņa vispār sāka un kā attīstījies viņu publicitāte un kādas darbības bija jāveic, lai cilvēki tevi pamanītu. Jo tas darbības tieši, man liekas, ka agrāk bija mazāk darbības nekā tagad, jā? Agrāk noteikti bija mazāk. Vai tad sāksim vienkārši iepazīstināt vispār publiku ar sevi, pastāstīt par sevi, kā tu vispār trāpīji šajā show biznesā? Un ko tu gribi šeit panākt? Tātad mans vārds ir Kalendija, kas ir vairāk zināms Instagram pasaulē. Kā īstenībā pašā sākumā es gāju pēc savu vārdu uzvārdu Endija Kalniņa. Un tad es aizbraucu uz vienu tādu interesantu retrītu Balī. Tur bija tāds jogas, meditācijas pasākums, un tur bija daudz ārzemju meitenes dalībnieces. Es biju vienīgā no Latvijas, un mēs tur apmainījāmies ar Instagram nikiem, un zini, visas tādas kā Endīža. Tu zini, ka nevar saprast, kā izlasīt. Un tad es sapratu pēc tā brauciena, bāc, man jāmaina tas niknējums. Tāpēc, ka neviens nevar normāli saprast, kā pateikt to man vārdu. Un arī likās tik garš. Un tad kaut kā, un tad ienāca prātā tas Kalniņa, tā kā Kalendija. Un kaut kā viņš uzradās, atnāca pie manis. Un man liekas, ka tieši tajā Balī, jo mēs nesen ar tiem runājam, tur
Tur pirmās tās bildes sāka radīties? Pirmās bildes man bija sen. Es visu laiku es esmu bijusi vienmēr tā meitene, kas gāja uz skolu ar kameru. Vienmēr kaut ko fočēju, kaut ko filmēju. Nopietni? Jā, vienmēr. Es biju tā, kas taisīja. Kādu kameru? Maziņo, ko, zini, digital. Veco, kad vēl iPhones īsti Nē, bet kameras tā kā, kura drukā? Pēc tam bija uz kiosku jāiet un jāņem bildītas? Nē. Tās, kas bija digitālās, tām, kurām simtkartītu, tad lietas kompiju, un tad tur edito un visu to. 125 megabaiti. Jā, tas bija tāds ļoti. Jā, un man jau vispār, es visu bērnību, man liekas, pavadīju YouTube'ā, skatoties visus influencerus. Bet agrāk bija tik populārs. Tas bija tas satnāks no skolas, un vienkārši apsairos beauty influencerus skatos. Tik interesanti. Tātad, tu sāki ar YouTube un pārāstu digitālu kameru. Jā. Bez interneta. Padomā. Tajā laikā jau, es atceros, kā jau kādā 9. klasē, kad parādījās Instagrams vai 8. Jā. Un tad es pamanīju, ka ir kaut kādas krūtās meičas no YouTube, kam es sekoju. Viņas tur liek foršas bildes, un es uzreiz gribēju viņas tā kā mēģināt kopēt. Jā. Un jau pamazām. Protams, ka sākumā tās bildes mums visiem, man liekas, bija diezgan tādas tīzlas, ja? Ar kaut kādiem dīvainiem filtriem virsū, bet no kaut ko jau mēs sākām. Un tad pamazām kaut kādas turpināja. Instagram filtri. Jā, bet tad, jebkurā gadījumā. Visi baltas bildes. Jā, bet es reāli sāku ar to, ka man bija visādas fotosesijas, un es braucu ceļojumos, vienmēr fočēju. Man ļoti patika. Bet īstenībā man arī patika fotografēties, pat ar to digitālo. Jā, man arī patika. Īstenībā to var saprast. No bērnības arī daudz ko var saprast. Bērnībā arī mēs bildējamies, patika bildēties. Jā, tad es dabūju pirmos spoguļu kameru. Ja mēs nekur nelikam to. Es liku draugos, vēl tad sanāk. Blin, es bildēju agrāk priekš tā, lai ieliktu albumā? Jā. Un parādītu, Jā, tā arī bija. Tas jau bija forši, un tad to jaunu profilu bildi, zin kā, Oh my God. Labi, mēs tik ilgi tur par to laikam nerunāsim, bet sapratam, kā tātad mums sāk. Bet kā auditorija auga no bildītēm? Tajā laikā auga no bildītēm, man liekas, bija vieglāk, jo tas Explorers parādīja mazliet vairāk, tā kā profiliem. Tev bija tā kā vienkārši uzlec? Man arī bija tā, kad es īstenībā, pirms es aizgāju strādāt uz Butterfly, man jau bija kaut kāds 6000 sekotāju organiski vienkārši mani. Tas jau bija daudz priekš tā laika. Likās jau, tajā laikā Butterflyam pašiem bija kaut kādi tikai 18,000. Tad man bija jau kaut kādi 6, es tā kā biju jau pašai Elinai, ja? Nē, Butterfly profilam, man liekas. Es neatceros konkrēti. Jā. Un es arī tur tiku dēļ tā, ka es taisīju visādas savas pašu portretus, teiksim tā, un viņa ievēroja mani un uzaicināja no sākuma tikai kā modeli. Es īstenībā atceros tas laikus. Es atceros, tāpēc, ka tevi visi zināja. Mani? Jā, man liekas, ka ļoti daudz. Jā, un tad es tur, sākumā es ļoti labi atceros tos laikus. Nezinu, kāpēc, bet es atceros, jā. Jā, tāpēc, kad mēs pirmie, laikam, toreiz tā kā Butterflyā pirmās sākām tādu marketingu Instagram no latviešiem, man liekas. Tādiem. Davai ātri, man ļoti interesanti. Tev ir apģērbu veikals, iedomājies lūdzu, kaut tāds izplāns, tev tagad atņem to internetu, atņem to Instagramu, kā tu popularizētu savu apģērbu veikalu? Ok, bet internets pats par sevi mums vēl pastāv, pareizi? Jā, bez Instagramā, jā. Ok, pa vecai modai būtu jāpērk reklāmu. Gan tajos pašos saitos. Es ka bija vispār? Nē, es domāju, ka tur īsti nebūtu, bet pieņemsim tie paši Delfi. Man arī ir bijuši raksti par manu veikalu, 2 raksti Delfos. Par maksu? Pirmais bija bez maksas, otro es paņēmu, pēc, ka es gribēju patestēt. Bet man nekas nebija. Redzi, skaties atšķirību. Pirmais, kas bija bez maksas, man aizgāja šitā. Man vienā dienā piesakoja kaut 4000. Nopietni! Jā, un man arī nenormāli pienāca pirkumi. Pasūtījumi man aizgāja ļoti labi. Un pēc tam pagāja gads, es nopirku rakstu Delfos atkārtoti. Vienkārši tiešām savus tur izdomāju, ko es saku, ko es reāli uzrakstīju pati. Un iesūtīju pati visas bildes. Intervijā ar Endiju. Kā tu jūties? Jā, Tev ir veikals? Jā, man ir veikals. Tā arī bija. Žurnālisti man jautā. Tāds interesants jautājums. Kāpēc man jūs šo jautājat? Un tu saproti? Jēga.
no tās reklāmas bija 0. Pilnīgi nekāda. Tāpēc, ka enerģija. Nē, ne tikai enerģija. Tāpēc, ka rakstis bija reklāmas raksts. Viens un otrs. Reklāmas rakstus Delfi neliek savā Facebookā. Saproti? Un īstenībā lielākā auditorija ir, kad ieliek rakstu Facebookā, un tad Facebookieši visi tie ierauga, un tad viņi ieiet tajā portālā. Jo reti kurš vienkārši scrollo to pašu portālu kā portālu. Nu, saproti? Un es toreiz viņiem vēl rakstīju un prasīju, nebūs Facebookā? Nē, maksas rakstus mēs neliekam. Es domāju, tad nebija nekāda jēga no tā. Nu jā, īstenībā ļoti labi, ja nebūtu Instagram, un mēs izmantotu tad portālus. Nē, nu, protams, ka portāls strādā kaut kādā protams, tur iet cik cilvēki dienā apmeklē, ļoti daudz. Jā. Nu, vēl kas ir tādi, braukt uz tirdziņiem. Stāvētu kaut kādos tirdziņos ar saviem līgo svārkiem. Jā, tas toči. Tu biji kaut vienu reizi? Es esmu bijusi, tas bija gan sen. Es biju, man liekas, Talsos vai kur. Nu, tur nebija tik daudz cilvēku. Toreiz nebija tā labākā pieredze, tāpēc es tā kā neturpināju. Bet, protams, ja man nebūtu citu variantu, gan jau, ka brauktu visur, kur vien viņi ir. Nu, tas ir. Es zinu ļoti daudzi, kas tiešām strādā tikai no tā, ka viņi tirgojās tirdziņos. Bet, principā tagad mēs portālus aizvietojam ar tavu blogu, tirdziņus arī ar blogu, tikai mēs stāstījām tā kā fiziskam cilvēkam, tā kā stāstām lielajai auditorijai. Un kā tu domā, vai ir atšķirība pēc... Vai ir atšķirība pēc sajūtām, kā tu stāstīji? Vai ir atšķirība vispār, kā tu prezentē produktu, piemēram, stāvot fiziskajā tirgu, vai prezentē viņu Instagramā? Es domāju, ka ir atšķirība, tāpēc, ka tad tu uz vietas, tu esi atkarīgs no tā, cik cilvēki tev paies garām tajā momentā. Ja? Tu vari, protams, viņiem izveidot personīgu kontaktu, viņš var pataustīt, varbūt pielaikot. Atkal internetā, Instagramā, ja? Tu vari sasniegt lielāku auditoriju tikai no vienas bildes. Nu jā, bet tāpat tas man liekas, kā publiskajā vidē, tāpat tas ir, piemēram, tur ir tā rozinīte, ka tev jārunā it kā fiziskē, un tev reāli jāveidot kontakts, lai viņš sajūt, ka viņš it kā, oi, klausies, jā, un šeit ar mašačiek, un šeit vidīte, un kāds materiāls tāds ir, paskaties, jā, it kā jāstāstā, it kā tu stāsti klientam. Vienkārši kā standarta reklāma, tātad rezultāts. Mēs visu laiku aizmirstam pirmsākumus, bet viss marketings, viss biznes, viņš vispār nemainās. Es tagad klausos ļoti interesantu grāmatu par finansēm. Tas bagātākais cilvēks Vavilonā. Man ļoti patika tā grāmata, un īstenībā es pat tur par veciem laikiem, seniem laikiem, nezinu, tur stāsta par 2000 gadus pirms, kad vergi vēl bija. Es nezinu, cik gadus atpakaļ bija vergi vai nebija. Nerunāsim par faktiem konkrētiem, kuriem es nezinu. Izglītībā level 3. Bet tur viss absolūti tas pats. Finansiālās problēmas tādas pašas, trūks preci tāda paša, neviens nepret tādas pašas, tāpēc, ka nav reklāmas. Vispār, tā kā pasaule vispār nemainās. Un, ko es gribēju pateikt, ka mēs aizmirstam tos pirmsākumus, un mēs aizmirstam, ka ir jāveido kontakts. Mēs domājam, ka apcēmies kameras, skatāmies it kā... Nu, tā kā mēs nevaram... Mēs ļoti jūtam pat caur ekrānu, ko mums stāsta, ko mums runā. Un mums tiešām jāatcerās, kā vecos laikus, kad tu stāv tirgu un tiešām stāstīji, un tad tas viss aiziet. Bet redzi, kāda ir tā atšķirība arī ar tiem tirgiem. Tu jau pats tikko decembrī pamēģināji, vai ne? Cik tas ir tomēr dārgi un dārgi. Padomā, es varu tirgot savus apģērbus internetā. Man stoks var nebūt tik liels, tāpēc, ka ja es varu paspēt izgatavot to preci, un izsūtīt laicīgi, un man nav jātur stoks ar tirdziņā uz vietas. Tev ir jāiegulda naudu, tev ir jābūt pamata finansēm, lai vispār aiziet uz to tirdziņu. Bet ja mēs padomājam par to satura evolūciju, par biznesa evolūciju, agrāk, piemēram, tā evolūcija, tulīt būs ļoti interesanti jautājums, agrāk bija tikai bilde, pēc tam tika parādīties video, pēc tam tika pirmie stories, pēc tam stories garākie, pēc tam live, es nezinu, live, kad parādīs, neatceros konkrēti, kad parādīs live. Bija kaut kad arī bija, pēc tam tika parādīs rīli, lieli, mazāki. Paskaties, mums bija, kāds būs jautājums, lai tu saprastu. Mums tagad ir
bija viens instruments, bilde. Tagad mums ir 5 instrumenti un koncentrācija. Agrāk bija tikai uz bildiem, un rezultāts bija? Bija. Nu, reāli bija. Nu, jā. Bet linku varēja ielikt mājaslapā tajā laikā? Tad, kad es sāku, jau bija. Tu varēja tirgot caur direktu? Arī caur direktu es tirgoju, jā. Bija. Man sākumā vispār mājaslapa parādījās, man liekas, kaut kāds gads Instagrams pagāja. Bija pilnvērtīgs veikals. Jā, bija pagājis gads, un tad es uztaisīju mājaslapu, bet līdz tam viss man bija direktā. Un arī, caur Facebook arī. Bet es nesaprotu, it kā mums vairāk iespējas. Bet grūtāk. Ir grūtāk pārdot. Un pārdošanas arī grūtāk. Jā, un ir mazākas pārdošanas. Man personīgi. Bet labi, tas arī ir stāsts par to, ka es tajā visā vairs neesmu tik ļoti iekšā kā pirms tam. Jo kopš aizgāju no Butterfly, man tajā laikā Bloom Concept bija vienīgais mans ienākuma avots 3 gadus. Tad tas mazliet pamainījās. Es pazaudēju to profilu, darba profilu, mēģināju caur savu, man pazuda vispār tur tādas skatījums. Jā, es viņu izcīnīju atpakaļ pēc mēneša apmēram. Nē, vienkārši es rakstīju laiku supportam Instagramā, viņi man viņu atgrieza. Bet cik laikā? Pēc kaut kāda 1,5 mēneša man šķiet, vai mēnesis kaut kas tāds. Bet es jau tādu pazaudēju motivāciju darīt. Tev rokas nokrita? Jā, bet tā arī bija. Un es vienkārši saprotu, nokrita rokas, tas saka. Nolaidās rokas. Un tad es sāku domāt vairāk kā savu personīgo profilu. Kačāt, lai tas ir lai es varu sadarboties ar zīmoliem. Es viņu, man viņš bija, bet es viņu izmantoju. Es vienmēr esmu skatījusies to, kā izveidot savu profilu, lai varētu kaut ko tad tirgot, kas būtu tās drēbes un tā. Bet es, piemēram, reklāmas man iepriekš nebija tā tik daudz īstenībā. Man bija vienīgā sadarbības partneri, kas man bija, tie bija drogas tajā laikā. Tad man pazuda tas mans veikala profils, un tad man pamazām parādījās vēl jaunas iespējas. Arī ar tevi mēs sākām. Un tā. Nu jā, bet dažreiz mēs, jo vairāk mēs palīdzam citiem, jo mēs mazāk domājam par sevi. Jā. Bet īstenībā tas... Bet nav jābēdājies. Vienkārši tev pieredze ir ļoti... Nē, es nebēdājos. Kā reķina, man jau arī mūsu mans internetu veikals joprojām ir arī kaut kāds piedāvājums. Varbūt tas nav tik liels un mēs tik ļoti neattīstamies. Bet varbūt tev varbūt nav arī tik daudz enerģijas, lai vispār tu paviltu. Arī, bet arī tāpatās mums ir katru gadu superīgs periods. Ir līdz līgo, mums ir līgo svārki, kur ir aktuāli katru gadu. Bet es domāju, ka tev vienkārši jāatrod vēl aktuālas tas... Vajag vēl kaut kāds produkts, kas ir tādi... Jā, tā kā, viss ir ok. Superīgi. Man tieši patīk, ka man ir tagad arī mans profils, un es varu izpausties vēl dažādāk. Kas ir tāds? Mācīt, Un mācīt, tas vispār tāda jauna šķautne, kas man patīk. Man tiešām patīk veidot to Telegram kanālu. Es gribēju pajautāt, kā, piemēram, par modelēšanu. Es zinu, ka tu ļoti labi, es zinu, ka fotografiem vienmēr priecīgi ar tevi sadarboties. Kā tu mācījies taisīt pozēt? Patīk vai kur bijis kursos? Nē, es neesmu nekādos kursos neesmu gājusi, bet tas ir, kā jau teicu, jau no bērnības es visu kaut ko fočējis. Un es esmu ļoti daudz mēģinājusi tā kā recreatot no citām meitenēm. Piemēram, nezinu, kaut kāda blogera, kas man patīk, viņai smuka bilde, un es esmu reāli mēģinājis viņu pilnībā tā kā pārkopēt. Un varbūt no turienes kaut kādas pozas ir iemācītas. Bet vispār tas tāds ļoti natural, varētu teikt. Kaut kādi šitie mani mūvi. Man jau viņi ir tikai kaut 10 zriņķi. Šitā. Jā, bet īstenībā tagad mēs bišķiņā attiesim. Agrāk bija, ja piemēram tagad mēs taisam satura dienas priekš rīlim, agrāk bija saturas dienas priekš bilde, agrāk vairāk bildē. Fotosesijas bija reāli fotosesijas. Agrāk bija daudz vairāk nekā tagad. Mēs varam mūdu, agrāk bija vairāk fotografējas cilvēki. Bet man liekas, ka agrāk bija vairāk, vai es nezinu, vai jāpaprasa studijām, vai pieprasījums tagad ielikt vai nav? Es domāju, ka studijas tāpat ir pieprasīts, bet vienkārši tad viņas izmanto priekš tā, ka tur filmē video vairāk, zini? Jā. Video? Arī ir daudz, agrāk jau bija vispār, pamatā bija Jeko. Tur mēs vienmēr gājām uz turieni un vēl kaut kāds dažs. Tā nebija tik liela izvēle, kā tagad ir. Tagad tiešām ir
visādas. Bet es domāju par to, ka satura dienas bija priekš bildēšanas, mēs veidojam bildes. Tagad tev, ja tu veido bildes, tu vēl paralēli filmē, un filmē vēl backstage vēl filmē. Pēc tam tu vēl izdeji live, pastāsti par to, kā tu bildējies un kā tu taisi backstage par to, ko tu bildējies. Un vēl paralēli TikToks, kur filmē, kā tu sēži live Instagram. Ir pat raku jau. Nē, es nezinu, man arī laikam kaut kā, liekas bišķi pat grūti. Un vēl podcasts par to, ka tu veidoji to visu. Jā. Un vēl sponsorēt reklāmu. YouTube'ā vēl ir. Un šorti. Un viņi WhatsAppā vai klientu čātā vēl iemet linku. Un Telegram vēl neaizmirstam. Telegram neaizmirstam. Un Telegram čātā, jā. Nē, bet es arī tiešām... Un pastāstīju paprasti blogeriem, lai pastāstīju par to, ko tu dari. Es atceros, mums tiešām Butterfly bija sākumā tikai un vienīgi fotosesijas, un vienīgais, ko mēs darījām, mēs fočējām tos produktus, un vienu reizi no tās visas fotosesijas Elīna vai kāda no meitenēm iefilmēja, hei, mums ir fotosesija, drīzumā būs jaunumi, čiks. Nopietni? Ja? Tad tas viss ir ļoti pamainījies. Tagad tiešām tās bildes jau. Vai bieži, tas ir tagad ir trakamāja, tagad ir reāli. Bišķi pat traku, un tad tiešām, cilvēks arī nesaprot īsti pie kā pieķerties dažreiz. Ko darīt, lai varētu? Ir nenormāli. Es zinu, ka tagad ir blogeru vērtība izaugs vairākas reizes, jo sponsorētas reklāmas vispār drīz nestrādās, un blogeru vērtība būs, es pēdējos pētījumus skatījos, ļoti vispār tagad ir, ja piemēram mēs sākam, kā palikt par blogeri un veidot saturu jau nav moderni, tagad beidzot rekur ir tavs zvans, rekur veido kontaktu. Ļoti niša palika brīvāka, ļoti daudzi nolaidos rokas, ļoti daudzi aizgāja uz darbu, un tie, kuri izturēja līdz galam, viņi ļoti drīz, viņi x vairākās reizes pelnīs naudu, nekā viņi iedomātas. Šogad ir tieši laiks uzsākt veidot kontentu. Ejiet uz kanālu pie NTS, jo tieši ir laiks. Jā, māksla influencēt kanālā jūs varēsiet uzzināt, kā šo visu lietu darīt. Bet, ja jums ir liels uzņēmums, jūs gribat izmantot visas iespējamas platformas un sponsorētas reklāmas, YouTube, podkastos, Telegramus, TikTokus, man arī ir VIP grupiņa, bet tikai 5 cilvēkiem, un es nezinu, vai viņi aizpildīsies tad, kad jau paliks šis podcasts. Un principā, jā, es veidot saturu tagad ir tieši laiks, un sevišķi jaunus blogus Instagrams ļoti bīdā. Tie, kuri jau izauguši, tiem ir grūtāk, točni 100%. Jauniņiem jums ir daudz vieglāk. Pirmkārt, jums ir konkrēts plāns jau izstrādāt, tāpēc, ka mēs lieli jau visu jau sapratuši, tagad dalās ar to savu plānu. Un otrkārt, jā, algoritmi tagad ļoti mūs situ tā kā pa vilni, to uz augstu, to uz leju. Jā, tieši tā, es arī dažreiz nesaprotu, vienreiz ieeju, pasties savu storijas, tur ir bez mazliet 10,000 skatījumu, nākamajā dienā ieeju 4. Kur tie 6 pazuda? Jā. Un viņš tiešām šitā lēkā, un citreiz tu nespēji saprast, kāpēc. Es vispār sapratu, ja man uzliec stories, samazinās reels. Uzliec reels, samazinās stories. Tā kā sajūta, ka viņš tagad ir divas daudzas platformas, ja viņš skatās stories, viņš neapskatās reelus. Jā, bez mazliet. Tā labi, ne par šo. Es bišķim gribu parunāt par satura dienām. Un, principā, mums iesim uz noslēgumu, parunāšam bišķiņ, vēlreiz atgādināsim par to, kas mums ir tava kanālā, Telegram kanālā. Un tātad, Jā, un principā salīdzināsim un atbildēsim tad konkrēti uztaisīsim tādu revīziju šim podkastam un sapratīsim, kāpēc tieši saturs ir galvenais biznesa instruments 2025. gadā. Jā, tāpēc plāna. Tad pastāstīsim par satura dienām. Kāda tāda, iedomājies lūdzu, kāda ir mūsdienas ideāla satura diena, cik vajag minimāli budžetam satura dienai,
cik ilgi jāgatavojas satura dienai un cik kontenta var izspiest no vienas satura dienas? Nu, pēc mūsu iepriekšējās pieredzes, jā, kā mēs tomēr esam tās satura dienas ļoti daudz veidojuši. Latvijā? Un arī kaut kādā ziņā ieviesuši Latvijā, jo mēs arī skatāmies, ka daudz to tagad tā kā dara, jā. Un, nu kā, mums parasti bija noteiktais 10-15 video pareizi. Nu, protams, viņi nebija tur ļoti gari, bet, nu, jebkurā gadījumā katram video vajadzēja citu outfitu, kaut kādas atribūtikas atkarībā, kas tur bija, vai, nu, tā kā plānots darīt. Un, protams, ka tas viss kaut ko arī maksā, un tā gatavošanās arī mēs vienmēr pirms tam atlasījām, ko mēs filmēsim. Īstenībā, es domāju, izdomājām līdz galam kārtīgi. Nu, mēs, par dienu nav iespējams. Tas jāgatavojas. Pirmkārt, idejas jāgatavo nedēļu. Nu, mēs kaut kādas dažas dienas točnu iepriekš mēs tur likām, kamēr izdomājām, tad izdomājām outfits, tad lokācijas pareizi. Braucām visu dienu. Citreiz palikām kaut kur pa nakti vēl. Jā. Nē, bija forši, bija jautri. Jā, un tiešām forši. Tā kā, nu, man patika. Vienkārši es domāju, ka to var arī panākt gan lētāk, gan dārgāk. Pareizi? Jā, protams. Jo, ja, piemēram, ja mēs brauktu divatā un viens otru filmētu un uzlikt uz tripodu un paši montētu, tas arī jau būtu lētāk nekā ņemt videogrāfu. Bet vai tā kvalitāte būtu tik laba? Arī, nu jā, nav kustībā. Nu tā, jā, tieši tā. Tieši tas pats arī, nezinu, var nebraukt ārpus Rīgas, var tepatās kaut kur. Bet atkal forši ir kaut ko pamainīt. Jā, pašam. Nav tāds konkrēts jā, es domāju, ka īstenībā viss atkarīgs no tava vaiba un no tavas noskaņojumam. Tāpēc, es nepiekrītu tam, ka jāveido saturs tikai savā iedvesmas diena. Nu, kaut kādā tādā, man šodien iedvesmā, es iešu tādu, nē, es tam nepiekrītu pilnībā. Jāveido saturu tad, kad vajag veidot saturu, tāpēc, ka tā ir disciplīna. Jā, mums arī bija dažreiz, man liekas, tādas dienas, kad nebija nevienam baigais garas stāvoklis, bet mēs tāpat izpildījām tos video. Jā, tāpēc es nepiekrītu tam, kā jāgaida iedvesma, kad paņemšu zvaigzni uz pieras, tagad sazvaigznē, tagad planetārijas kaut kāds man tur sastājies viena līnija, tad šo. Nē, jā, tāpēc par budžets varētu būt gan no 0, gan līdz 1000. Tieši tā. Jā, viss ir atkarīgs, kādas ir iespējas un kādas ir tavas vēlmes. Jā, piemēram, arī par atribūtiku. Protams, ka es vispār uzsaku, galvenais sākt. Nevajag vispār. Nevajag jātiestās step by step. Telefons, pēc tam austiņas, pēc tam jau gaismas, pēc tam vēl kaut kas, pēc tam mikrofoni. Jā, bet no tā, ka tu paņem ieguldīsi €1,000 pirmā satura dienā, tev nebūs uzreiz tāda puška bomba. Pirmkārt, es vispār satura dienas vispār neveido. Kamēr, kā tev nevajag veidot satura dienas? Tad, kad tu vispār nafik nesaproti, ko tu gribi stāstīt savā blogā. Kāpēc tur neesi izvēlējis savu nišu? Tev vienkārši nav ko stāstīt. Nu jā, ka tu vispār, es domāju, ka satura dienā tu vari sākt veidot, ka tev jau ir bijis vismaz 1000 sekotāji. Tāpēc, ka tu pats jau sasniedzi, tu jau apmēram zini, kas patīk tava publika. Tu apmēram jau zini, kāda ir tava publika, kāda ir tava mērķa auditorija. Tas ir pirmais. Neveido satura dienu, tagad man apdarsīs tie, kam nav 1000 sekotāji. Jā, bet tāpat tas. Nu, vismaz, 500 sekotāji. 500 vismaz. Nu, jā. 10 pamās. Tas pamās. Pamās 10. Kaut 500 sekotāji. Bet varbūt tie 10 ir 100%. Viņi toši 100%. Māma, tētis un 2 brāļi. Un priekš viņam satura diena paštuka. Tu iedomājies, tu uztaisi meiteni, piemēram, kurai 10 tiešām sekotāji tikai, bet viņi uztaisa Figēno satura dienu. Un viņai 200,000 skatījumu, tā kā mums tam video aizgāja vairāk. Tu nevari paredzēt. Bet tas būs tikai skatījumi. Jā, bet tu nezini, varbūt arī kaut kas pienāk. Nu jā, bet es skatu, ka vienmēr platforma jāsagatavo. Protams, ka jāsagatavo. Jāsagatavo. Jā. Tā, lai viņš aiziet un uzreiz saprastu, par ko šeit, jā, interesanti. Tagad saturam jābūt vērtīgam, saturam jābūt gan trendingam, gan tādām, lai būtu estetiski, kroči. Jāizmanto tādu miksiņš, piemēram, tikai trendīgs, tad nepakersies. Piemēram, kā mēs, ja mēs haipojam, haips tas ir tikai, kā es saku vēlreiz, tas ir tikai tilts, lai līdz tevim tā kā aizietu. Ja viens līdz tevim aizietu, ko mēs tālāk? Ja tur tikai apkārt tikai tilti ar līdz tevim, bet līdz tilta gala nekā nav.
Tad jāuzbūvē kaut kāds, jāuzbūvē pilsētiņa. Tāva pilsētiņa. Tas ir tilts uz tavu māju, var teikt. Jā. Tas, ko es arī īstenībā kursā savā stāstīju, arī mēģināju, piemēram, agrāk bija parasti mēs visi iegājām vienā nišā, vai tur, zinu, lifestyles, vai tur beauty, tur, nezinu, fashion vienalga. Es arī tieši runāju par to, ka šobrīd aktuāli ir izvēlētais 4 tematus, un ar viņiem variēt. Saproti, ka tev ir 4 temati, par kuriem tu runā, bet ne jau katru dienu par visiem. Ka tev ir tieši tāpat arī satura diena. Ja tu veido satura dienu, viena var būt estētiskā, viena var būt kaut kāda tur vairāk prikulīgie video, bet lai tev nav viss kontents, tikai tie prikulīgie video. Tu vari viņu izmētāt šitā vienā dienā kaut kas smieklīgāks, otrā dienā nopietns, trešajā dienā tu reāli stāsti par to, ko tu tirgo radi vienalga. Tā kā, lai tas profils ir tāds pilnvērtīgs ar dažādu informāciju. Jā. Tātad es gribu jau, lai tu uztaisītu tādu rezumē un ieteiktu absolūti jauniņam mūsu klausītājiem, kurš noskaties jau 20 podkastus, izgāja jau 3 kursus, sociālos tīklos. Viņam jau ir 20 plāni un idejas sarakstītas, tas vienkārši nav laika uzsākt, bet viņam ir jau 20 plāni, 20 kursi iziet, viņš jau tagad noskaties jau 50 podcastu. Ko tu tādā bet neko nedara, ja? Ar ko tu tādā cilvēkam, ko tu ieteiksi viņam? Ot viņam. Tas ir, šis cilvēks ir Uldis mūsu gadījumā. Pirmām kārtām jau. Es domāju, ka ja tu tiešām skaties tos 150 podkastus un kursus, tad tev tā lieta interesē un tu to gribi darīt. Tad kas tev attur, vai tās ir bailes, vai tas ir kaut kāda, nezinu, laika trūkums, nevajag runāt par laika trūkumu, tāpēc, ka visi var atrast podkastos ir laiks skatīties. Tieši tā, laiks nav atbildi tajā, ka Tātad vienkārši ir jāpārvar sev, jāsaprot savu mērķi un kāpēc tu vispār gribi to darīt. Un ja tu gribi kaut kādu iemeslu dēļ, tad ir jāsāk, neko darīt. Es domāju, ka vispār, ja tu negribi, tad neinteresēs par šo tēmu. Tieši tā, tāpēc es saku, ja jau tu tik daudz interesējies, tad tu gribi, tad ir jādara. Jā, paņem, pārbaudi bailes. Cik video tu uzfilmēji šodien? Cik reizes tu pieteicies kādam podkastam? Īstenībā tas ir tik interesanti. Cilvēki pat pērk kanālu, man arī ir slēgtais kanāls, bet par biznesu. Un daudzi grib vienkārši kaut kādu tableti, kura tev uzreiz palīdzēs. Un uzreiz tev, un saturs būs, un sekotēji būs. Un pašam nekas nav jādara. Un viņi nopirk kanālu un domā, un pēc tam vispār man nekas dzīve nav mainījies. Jā, bet vai tu kaut ko darīji, lai mainītos? Un man reāli tagad uzbrauciens. Man nekas nav mainījies, man nav uzaudzis apgrozījums. Priekš kā mēs maksājam 9 eiro par kanālu? Jā. Bet, tas ir vienkārši ļoti interesanti, ka mēs visi kaut ko darām. Es godīgi pat, es pats pērku, nesen nopirku kursu montāžas. Tur jau visi izgājuši, tu skatos, visi priecājās, kāda ir rezultāti. Es pat tu kursu neesmu atvērs. Tur jau viss jau beidzas. Un es to sapratu. Es sapratu vienkārši, ka man nav aktuāli tagad mācīties montāžu. Tāpēc man labāk to delegēt uz to brīdi. Ja es kaut ko daru, un es to neizdaru, значит, man reāli tas nav vajadzīgs. Un es nepirkšu vēl 150 kursus, lai saprastu, ka man točno nevajag to mācīties montāžu uz doto brīdi. Un kā varbūt neatraduši to īstu. Nē, значит, man, ja būtu, piemēram, es gribu ēst, un man nav, piemēram, pāvara apkārt, bet pēkšņi man pazuda pāvars, ja? Es tad atveršu kursu un skatīšu brīdi, tāpēc, ka es gribu ēst, es mācīšos gatavot ēst, man tas ir vajadzīgs, es noskatīšos to YouTube. Un šeit ir tas pats, vai tev to vajag? Varbūt tev vajag, priekš kā tu gribi podkastos, priekš kā tu gribi iet mācīties par veidot saturu. Tev varbūt vajag naudu, tad... Un tu sēdi, varbūt sevi tagad nervozē, tad neko nevari uzsakt, tev nav papildus ienākumi, tad labāk eit kaut kur citu dari. Vai izmēģini un pārbaudi, vai tas tev der vai neder. Zīgā, es arī tagad pēc tā, ka man jau tas kurs ir iesācies, un es tiešām runāju ar tām savām dalībniecēm, es sapratu to, ka ļoti daudzas vienkārši tiešām baidās publicēt. Uzfilmē, viņas pat iesūta man mājas darbus. Jā, iesūta mājas darbus, piemēram, Reels bija jāuztaisa. Labi video, tiešām.
Ir kaut kāds nianses, kur var pateikt, tur varētu to palabot un tā, bet kopumā labi video. Un baili ir likt iekšā. Iesūtīju kursa grupā, bet negribēju publicēt. Bet es mēģinu viņus iedrošināt iesākt. Jo, zini, kas ir? Ko pateiks tur draugi, ko pateiks tas, šitas, tas? Kāds darbība, ko viņi pateiks? Bet īstenībā ļoti laba tēma, jo es saprotu, ka cilvēki baidās, es nezinu kāpēc, bet viņi tupa baidās, ka viņi paliks publiski. Nu, tipa, ka viņi baidās, ka viņi dara kaut ko ne tā, kā visi. Viņi baidās, ka viņus tagad nosodīs. Nu, jā, arī tas, ka tie heits un viss, bet, tas ir arī jāsaprot. Īstenībā, jo vairāk tu esi publisks, jo tu mazāk heitu. Nē, arī tas, ka tev arī mazāk tas vispār uztrauc. Man arī, es esmu izgājis savām ugunskristībām, varētu teikt, kā 2 reizes. Kāda? Pirmais bija ar butterfly etapu, tad man arī tad ņēma. Arī, jā. Un otrs etaps bija provs, ka mēs palaidām publiskas mūsu attiecības ar Miku. Loģiski, man tur visādos vārdos nodēvēja, un tas bija, protams, nepatīkami, bet ja tagad ir atkārtot kaut kāds tāds raksts un ir kaut kādi komentāri, es vairs to neņemu galvā. Kā jau tu jau pieredi. Vispār nelasu un neskatos. Jā, man arī tur draud. Tev jau arī tagad ir tāds etaps. Jā, man etaps tāds vispār. Riepas tev pārdošu, bet tas ir tikai vārdi, tikai vārdi. Jā. Un mēs atceramies, ka socvīdē draudi ir oficiāli var iesniegt policijā, vārds uzvārds ir, bilde ir, un ja tev reāli kāds draud, un tev pārdota riepa, vienkārši uzreiz iesniegums un pierādījums, ka man drauda, un vienalga, ja pat... ja tu zini vārdu, ja tas nav fake, protams. Jā. Bet, protams, tas arī ir tāds, ka visi mēs esam publiski. Tāpēc mūsu rezumē esi drošs. Jā. Ja tu gribi darīt to, ir jāsāk, jo neviens vienā dienā mēs nepiecēlāmies ar kaut kādiem, ar kaut kādiem miljonus sekotājiem, mēs neesam piedzimuši, tad viņi ir jāmēģina kaut kā savākt. Un loģiski, ka tas nav vienkārši. Mums arī pašiem nav tā, ka katru dienu viss iet tikai plusā. Protams, bet tāpēc ir jāmēģina. Ir jāturpina vienkārši darīt. Jā, un es vēl ko es ieteiktu, negaidīt rezultātu uzreiz. Lūdzu, un nepadoties pie pirmajām neveiksmēm, vai ja tev tas video nesasniedz kaut kādu konkrētu skaitu auditoriju. Jā. Tā var arī notikt. Tas nekas, bet vismaz ielikt to video, tas jau ir forši. Jā, tāpēc es domāju, ka mēs atveram ļoti foršu tēmu, kāpēc saturs ir galvenais biznesa instruments 2025. gadā, un kāpēc tieši šajā gadā tev ir visas iespējas uzsākt veidot saturu, tev visas iespējas, tev visi instrumenti, tev ir tik apkārt daudz ko, pat bez maksas, es pat nesaku par mūsu kanāliem, par mūsu produktiem. Ir ļoti daudz bez maksas. Vienkārši maksas produkti, tas ir vienkārši instruments, kurš strukturizē. Un principā mēs, tie, kuri veido savas produktus, tas ir tikai mūsu, tas ir iespēja ieiet mūsu personīgajā pieredze. Jā. Tas ir tikai lielākā atšķirība, jo mēs ļoti bieži pat paši vienkārši neesam bijuši kaut kādos ģeniālos kursus, mēs vienkārši ļoti lielu pieredzi izgājuši. Un tas ar to arī pietiek. Tāpēc es teicu, gan no kāpumiem, gan no kritumiem, jo nav tā, ka mēs visi piedzimām un tagad sākām filmēt video un perfekti viņus montēt. Bet man arī patīk tas, ka šobrīd, piemēram, kursā savā, es runāju gan par kaut kādām tādām vienkārši tādām pamatlietām, kā kaut ko darīt, kā mēs nosakam tur nišas un visu to. Jā. Bet arī es dodu to praktisko, kad es reāli rādu, kā es montēju un kāds ir rezultāts, un pēc tam uzdodu tos mājasdarbus. Man ir prieks tajā momentā, kad meitenes viņus arī izpilda, un kad dažas pat paņem, piemēram, kaut kādu manu tutoriālu, kā es biju samontējusi. Tas ir forši, tas nozīmē, ka tiešām cilvēki mācās, grib mācīties. Jā, un un pēdējais, ko es gribu paprasīt, parasti blogeri izceļas ar kaut kādu vienu savu veidu, kā viņi sevi pozicionē, jo citi taisa foršu aprakstus postiem, citi taisa smukus bildes, citi foršu montāžu, citi foršu storytellingu, citi foršus laivus taisa. Kādu vienu savu mīļāko veidu, kā sevi parādīt publikai, tu izmanto, un kas ar tevim vairāk asociējas? Stories, posti, aprakstis, laivi vai rīli?
Nu, Bet man tu vari jau tu vienu laikam izcelt? šķiet, ka šobrīd ir tas tie rīli. Jā, Rīli, man tā jā. kā tomēr vairāk ir profilā rīli. Bet Jā. nu arī storijos tā, kaut kāda tāda runāšana par kādām lietām. Nu jā, īstenībā, ja tu māki smuki tādi. stories, tad nav problēma ar rīlu. Jā, jo tagad jau tās bildes sliktas reti lieku. Nu tā. Jā, bet īstenībā posti tagad ļoti Arī, jā. labi. Jā, Nu, jā, viņi vienkārši jātaisa nelaiko, bildes. bet Ernest ļoti skatījumi, jā. insight, ļoti lieli. Liels paldies tev, Endija, par šo sarunu. Es domāju, ka bija vērtīgi. Es domāju, ka tagad šis bija pēdējais podcasts, ko tu noskaties, pirms sāksi darboties, vai ne? Jā, tieši tā. Čau. Paldies tev. Bye! Labi. Es nezinu, kā Paldies. bija. Normāli bija. Nē, ļoti forši. Man ļoti patika.